Mani sauc Līga, un es tēloju Annu. Anna ir tāda meitene, kurai viss ir reāli. Viņa ir vienkārši tāda, reāla meitene. Un viņai ir tā, ka viņa tur tā īsti nesapņo. Viņa tā īsti, viņai nav tāda, viņa nav tāda sapņaina. Viņai konkrētas lietas patīk. Viņai patīk, ja lietas notiek tā, kā tām ir jānotiek. Es jau pēc dabas esmu pilnīgi pretēji Annai. Un tur, kur Anna varētu pateikt, tas nestrādās, es teiktu, pamēģināsim. Un tāpēc ir ļoti sarežģīti visos dialogos patiešām būt tādā ļoti realistiskai un tādā ļoti konkrētai par lietām. Es domāju, ka jau pirmajā kadrā mēs būtu devušies pie šie puikas, ja, un tad arī viss tā diena jau tiktu pavadīta kopā. Režisors mums patiešām ir fantastisks. Principā visa filmēšanas komanda bija absolūti fantastiska un bija tā ģimenes sajūta un viens otru atbalstīja un tik daudz labu vārdu, cik no režisora dzirdēju šajā filmēšanā. Es droši vien nekad neesmu dzīvē dzirdējusi no cilvēkiem. Viņš ir ārkārtīgi atbalstošs un ļoti, ļoti palīdzēja gan iejusties tēlā. Es atceros, mēs pirms katras filmēšanas burtiski vairākas stundas pavadījām kopā un viņš mūs tā kā virzīja pareizajā tēla struktūrā un situācijā un tas bija ārkārtīgi, tā ka palīdzēja, jā, ļoti daudz. Jūrmala ir brīnišķīga vieta, brīnišķīga pilsēta, un man ir patiešām liels prieks, ka mums viss šī filmēšanās notika tieši Jūrmalā. Es domāju, ka šī ir pilsēta ar ārkārtīgi lielu potenciālu ļoti dažādās jomās. Un vajadzētu tikai turpināt attīstīt šo potenciālu. Mēs jau redzējām ļoti daudz skaistu vietu, ļoti daudz skaistu cilvēku un pludmala un viss pārējais. Un teiksim, tas, ka filmēšana sakrit vienā laikā ar Jauno Vilni, vien jau nozīmē, ka pilsētā daudz kas notiek. Un ir ļoti grūti ieplānot tādu laiku, ka te kaut kas nenotiktu, lai filmētu. Un es domāju, ka mums ļoti paveicās arī ar to visu. Cik, teiksim, paveicās, cik tā tam bija jābūt. Uzskatu diezgan liktenīgi.